Mēs aplūkosim divas nevienādības. Pirmā būs kosinus x ir lielāks nekā mīnus 1/2. Šeit ir mūsu vienības riņķis. Atzīmēsim to asi, kurai ir kosinus. Tā ir x-as. X-as ir kosinus as. Un uz as atzīmēsim mīnus 1/2. Tas ir šeit. Tātad mīnus 1/2. Tā, un tas ir tukšais punkts. Tad atzīmēsim tās vietas, kur kosinus sanāk mīnus 1/2. Tas ir šeit un šeit. Un tur arī ievelkam tukšos apļus. Tā kā kosinus ir pie 1/2 ir 60 grādiem, tātad kosinus mīnus 1/2 ir pie 120 grādiem. To iegūst atņemot 60 no 180. Un otrs ir pie 240 grādiem. Tas ir pieskaitot 60 pie 180. Tālāk mums ir jāskatās šeit, uz kuru pusi rāda knābītis. Tas ir pa labi. Tātad mēs skuju zīmējam pa labi. Un tas arī parāda to, uz kuru pusi mums ir jāiekrāso loks. Tas ir no 120, jāiekrāso loks, ir līdz 240. Pēc tam ir jāraksta tas, kuros intervālos ir atbilde. Tātad x pieder intervālam, un vienmēr ir jāiet pa pulksteņu rādi no pozitīvos uz pozitīvo pusi. Tas ir, lūk, šādi. Tātad mums ir jāsāk no 240, jo no 120 mēs nevaram sākt, jo tur mums nav atbildes. Tātad ir 240 plus 360 n. Jāpieskaita 360, tādēļ, lai tiktu atkal līdz šai pozīcijai, ir jāapiet vesels aplis. Līdz 480 plus 360 n. Un n pieder veseliem skaitļiem. Tātad šī bija pirmā funkcija, nevienādība. Tagad būs otrā. Otrā ir kotangens x lielāks vai vienāds par kvadrātsakni no 3. Sākumā atkal ir jāuzvelk vienības riņķis. Un arī jāatzīmē asis. Tikai šoreiz mums būs jāatzīmē arī kotangens as. Tā ir šeit augšā, un tā atkal ir x as tikai pārnesta uz augšu. Un atkal atzīmējam to, ka tā ir kotangens as. Tātad atkal mums ir jāatzīmē tā vieta, kur kotangens ir kvadrātsakne no 3, un tas ir apmēram šeit. Tikai šoreiz mēs to apzīmējam ar pilnu punktu, jo knābītis ir vai nu lielāks vai vienāds. Un atkal novalkam taisni, caur kuru atzīmējam punktus, pie kuriem kotangens ir kvadrātsakne no 3, un tos arī ievalkam kā pilnus punktus. Tātad kotangens kvadrātsakne no 3 ir pie 30 grādiem un pie 210 grādiem. Šeit arī tāpat kā iepriekš, skuja ir jāvalk pa labi, jo knābītis rāda pa labi. Tātad atkal valkam pa labi, tikai šeit savādāk ir jāatzīmē loki. Šeit loks atzīmē skatoties uz to, kā iet skuja. Un skuja iet tā. Un kotangensam ir leņķi, pie kuriem kotangensu nevar noteikt. Un tie ir pie 0 un 180 grādiem. To arī ierakstam. Un šeit var pateikt to, ka
kotangensa intervāli būs no šī līdz šim, un šeit un šeit. Un to arī mēs atzīmējam. Un atkal rakstam intervālu, x pieder, tikai šeit mums būs nevis plus 360 grādi, bet plus 180 grādi. Tātad apaļās iekavas, jo ir tukšais punkts pie nulles, plus 180 grādi līdz 30 grādiem, jo mums ir jāiet uz pozitīvo virzienu, plus 180 grādiem. Un šeit būs kvadrātiekavas, jo ir pilnais punkts. Un, protams, n pieder veseliem skaitļiem.